Kas bija tas kritiskais faktors, kas noteica ziemas rapša nepārziemošanu? Tīsnība viņš to baigo jau sakņu masu uztaisīs rudenī. Zinām, ka nākamajā sezonā vairs nebūs pieejams cikocels. Ir īstais laiks izvietot zeltainos traukus rapsītī, lai tad veiktu šo smecirnieku monitoringu. Sveiks, lauksaimnieki! Šodien esam Ziemeļvidzemē un aplūkosim sējuma stāvokli šeit. Tā kā disko vēl ciet, brauc man skrīt lauks. Šī gada lielākā vilšanās noteikti ir ziemas rapsis, kas lielākoties nav pārziemojis gan Latgalē, gan Vidzemē. Diemžēl izņēmums nav arī šī saimniecība. Robert, pastāst lūdzu tavuprāt, kas bija tas kritiskais faktors, kas noteica ziemas rapšu nepārziemošanu? Kā visi varbūt zinam, šī ziema, var teikt, ka nebija no tām maigākajām, un var teikt, sevišķi mums šeit Ziemeļvidzemē ziema bija skarba. Var teikt, tas pats lielākais iemesls, kāpēc tieši rapsus nav pārziemējis, manuprāt, ir tieši Kajāsals, kas bija mūsu izteikti pagastā mūsu reģionā. 3–4 naktis mums bija principā temperatūra nokrita zem -20 grādiem ar ļoti lielu vēju. Līdz ar to es uzskatu, ka rapsim tas nebija īsti pieņemam, un raps līdz ar to es varu teikt, ka ir gājis tā kā bojā. Šo lauku Roberts ir nolēmis pārsēt, bet, teiksim, ja saimniecībās ir lauki, kur vēl varbūt svārstaties, pārsēt, nepārsēt, tad mūsu ieteikums būtu vismaz 8 līdz 10 rapšu augi uz kvadrātmetru, kas būtu labi attīstījušies, un galvenais, lai sējumā tas būtu vienmērīgi. Skaidrs, ka no šāda lauka labu ražu mēs iegūt nevaram, tad arī lauka kopšanas darbus pakārtojam atbilstoši šim laukam. Bet aktuāls jautājums par pārsēšanu. Pēc kā vadīties un ko mēs varam sēt pēc tam? Jāni, varbūt var lūdzu nokomentēt. Tātad, ja ir pieņems lēmums ziemas rapsi pavasarī pārsēt, tad skatāmies par to, kāds herbicīds rudenī ir lietots. Ja rudenī lietots kāds no butuzānu herbicīdiem, tad pavasarī droši varam sēt vasaras rapsi, bet pēc augsnes apstrādes 15 cm dziļumā varam sēt vasarā graudaugus, taurņaziešu vai kukurūzu. Aršana nav obligāti pietiek ar diskošanu vēlams līdz 15 cm dziļumam. Ja ir audzēts Clearfield raps, tad skatāmies, kurš no Clearfield herbicīdiem rudenī ir lietots. Ja tas ir bijis klamoks, tad pēc augsnes sastrādāšanas varam sēt vasarā graudaugus vai pākšaugus, bet ja rudenī bijis Clerava Flex, tad pākšaugus noteikti nesējam pavasarī. Tālāk tad dosimies aplūkot, kā pārziemojuši ziemas kvieši. Robert, pastāst lūdzu par šo kviešu lauku. Šeit priekšaugs ir bijis ziemas rapsis. Sējas termiņš ir bijis 15. septembris. Šķirne kreators. Nosacīt var teikt, ka šeit mēs esam sējuši minimālajā augsnes apstrādē. Vienreiz lauks sadiskots un tad sēts ar sējmašīnu Horsch Focus. Un redzu, ka nezāles jau rudenī ir ierobežotas. Jā, rudenī nezāles ir ierobežotas ar augnes herbicīdu tieši tā, jā. Un saki, vai šajā pavasarī kaut ko jau esi šeit darījis? Vai? Nē, nav nekas darīts. Nav kur steigties. Nav kur steigties, vispār nav kur steigties. Pastīsimies, kā augi ir pārziemojuši. Rekur, vienam pirmā saknītē baltā izdevuma. Jā, tādas aktīvās veģetācijas teiktu, ka nav sākušās, jā. Tā īsti baltas saknītes nav manāmas augiem. Tīsnība viņš to baigo jau sakņu masu uztaisīs rudenī. Jā, sakņu masas ir tiešām, jā. Te arī zelmenis gan jau bija, vai ne? Zelmenis bija smuks, jā. Bet es saku, sējas termiņš 15. septembris, es teiktu, ka tas ir ļoti optimāls sējas termiņš, sevišķi vēl šeit Ziemeļvidzemē. Augi arī redzam, ka ir cerojuši, principā, man konkrēti šim ir 3 produktīvie stiebri. Jā, te tāpat. Varam redzēt, protams, tās lapas ir apsalušas, nav vairs tā lapotne, kas bija rudenī, bet jā. Tā var manīt, kad sējums, kā jau minēja, kad ir cietis no ziemas, teiksim. Robert, izstāsti varbūt, kāda ir tava stratēģija slāpekļa mēslojumam pirmajam? Kad plāno lietot un cik daudz? Parasti man tas solis, kā iezēlēs pirmo papildu mēslojumu, ir vienmēr mēs sagaidām, kad
kad iestājās tā vidējā diennakts temperatūra, tie vismaz +5 grādi. Arī augstnes temperatūra ir vismaz +5 grādi, un tad vēl arī turpmākās, ja 5 dienas ir bijusi, tā vidējā gaisa temperatūra tie 5 grādi, vismaz lai 5 dienas vēl tā kā saglabājās tie 5 grādi, tad mēs varam domāt par kaut kādu pirmo papildu mēslošanu. Tā stratēģija vai taktika, kā es izvēlos parasti pirmo papildu mēslojumu, kā mēs rakām augus ārā, es skatos pēc produktīvo stiebru skaita. Šajā gadījumā es uzskatu, kad augs ir cerojis, teiksim, tie 3 produktīvie stiebri, rakām vēl daži šārā, varbūt bija arī kādam vairāk, tad es parasti šādiem tā kā izvēlos starp 60–70 kilogrammu slāpekli dot. Ja tie ir sliktāk cerojuši augi, teiksim, tur 1, 2, tad es parasti izvēlos lielāku devu par tiem 60–70, lai veicinātu tieši cerošanu. Protams, te līdz augu regulēšanai ir savs laiks vēl jāgaida, bet tikai kā ieteikumam zinām, ka nākamajā sezonā vairs nebūs pieejams cikocels. Tādēļ aicinām jau šogad pamēģināt savos laukos tehnoloģiju ar Medax Max, respektīvi, kā pirmo regulātoru izvēlēties Medax Max no 0,2 līdz 0,3 kg uz hektāra, lai jau stiprinātu stiebra pamatni un novērstu potenciālo veldres risku. Kā vēl viens no ieteikumiem, ja jūsu sējumā nezāles rudenī nav ierobežotas ar rudens herbicīdu, tad noteikti tās ierobežot pavasarī ar arretu. Lai arī redzu šajā laukā nav augošu koku, bet zinu, ka ir kāds koks, ko tu noteikti vēlies mums parādīt, vai ne? Ir lauks, kur tiešām ir kāds īpašs koks un vēlos jums parādīt to. Ir tā, ka mēs tagad jau, pēdējos gados esam pieņēmuši tādu lēmumu arī traktoristiem, kas ikdienā dara darbus uz lauka, pateikuši, ka koka vainaga platumā tad neveicam nekādas apstrādes. Tas ir nesējam, neveicam nekādas auga aizsardzības līdzekļu smidzinājumus, nemēslojam. Dēļ tāda iemesla, kad, lai mēs netraumētu un nebojātu koku, mums plāns ir šeit iesēt zālāju kopā ar ziedošu augu maisījumu, tā, lai mēs arī savairot arī kaut ko no kukaiņiem, lai viņiem šeit būtu arī patīkami. Un arī man, kā agronomam, arī būtu patīkami kādreiz atbraukt un paskatīties šeit, cik ir skaisti ziedoši augi, apkārt augu kultūra augs, tīri savai labsajūtai, lai būtu arī kaut kāda bauda un prieks arī. Paldies, Robert, ka parādīji savus laukus un kokus. Lai veicās sezonā un noteikti vēl tiekamies uz lauka. Tiekamies. Bet pirms vēl atvadāmies, Mārim ir ko teikt no lauka tūplānā Iecavā. Sveiks, lauksaimnieki! Atgriežamies zemgalē uz lauka tūplānā uz mūsu rapšu šķirnīšu izmēģinājumu. Tas, ko šeit var vērot, ka lauks joprojām ir ļoti pārmitrs, tādēļ arī šeit vēl pirmais slāpekļu papildmēslojums laukam nav nokaisīts. Tas plānojās tagad tuvākajās dienās, ja šodien 25. marts, tad uz lieldienām, es teiktu, ne ātrāk. Tas, kas vēl ir ļoti aktuāli un tiešām tagad jau ir jāsāk darīt, tā kā gaisa temperatūra ir šie +5, +6 grādi, ir īstais laiks izvietot dzeltenos traukus ar apsītī, lai tad veiktu šo smecirnieku monitoringu, jo skatoties no iepriekšējā gada pieredzes, tie, kas trāpīja šajā pirmajā izlidojumā ar īstajā brīdī nosmidzināja insekticīdu, arī ieguva vislabākos rezultātus tālāk sezonā. Tā kā vērojam situāciju un attiecīgi, ja ir šie smecirnieki izlidojuši un salnas nesula, tad veicam arī smidzinājumu. Tas, ko redzam ziemas kviešos zemgalē, ir ļoti labi saceroši 5 produktīvie stiebri. Mūsu rekomendācija šādos biezos zelmiņos, lai izvairītos no potenciālā veldres riska, būtu jau pirmajā regulātorā lietot risinājumu Medax Max. Un, piemēram, šādā zelmenī mana rekomendācija būtu iet ar 0,3 kg uz hektāru. Bet, protams, skatāmies to darīt tikai brīdī tad, kad jau tiešām vairs nebūs salnas. Paldies, ka skatījāties! Priecīgs lieldienas! Mēs gan dosimies trenēties lieldienu aktivitātēm, bet ar jums tiekamies uz lauka!